Es nokļuvu krāpnieku nagos Kambodžā. Klausamies! Biju devies ceļojumā uz Āziju kopā ar 2 saviem draugiem. Šajā te ceļojumā 2 nedēļās jau bijām paspējuši apskatīt Taizemi un arī Malaiziju. Un tālāk loģiskā tādā ceļojuma virzienā bija Kambodžas galvaspilsēta Pnompeņa. Labi, sacīts darīts, kāpju iekšā vietējā autobusā un dodos 4 vai 5 stundu braucienā uz galvaspilsētu. Brauciens pats par sevi ir, maigi izsakoties, bīstami vaiprātīgs, jo tādi ceļa noteikumi, kaut kādas ceļa zīmes vispār tur neinteresē. Es atceros, šis te autobusa vadītājs braucot pretējā joslā pīpina tiem braucējiem, kas mums brauc pretī, kādu tur pa ceļam notriec, tas vispār nevienam tur neinteresē. Un tā būtībā varētu teikt laimīgā kārtā pēc šī te interesantā brauciena nonāku galvaspilsētā. Ir aptuveni pusdienlaiks, esmu sev rezervējis vietējo hostelīti, kurā arī atstāju savu ceļojumu somu un dodos izpētīt šo te galvaspilsētu. Ātri pēdu kaut kur pusdienas, staigāju pa vietējiem tirdziņiem, baudu šo te haotisko atmosfēru, un vienā brīdī pie manis pienāk vietējais. Skaidrā, labā angļu valodā man saka: "Wow, tu esi ļoti labā formā, vai tu nodarbojies ar kādu sporta veidu?" Es saku: nē, veselīgi ēdu, nedaudz pasportoju. Tad viņš sāk stāstīt, ka arī viņš iet uz sporta zāli, nedaudz parunājam, tad viņš jau sāk man nedaudz personīgākus jautājumus uzdot, ko es daru šeit Kambodžā, no kurienes es esmu, un es neko daudz nenojausdams arī viņam pastāstu, ka ceļoju kopā ar draugiem, bet sastrīdējāmies, tāpēc šobrīd esmu viens šeit Pnompeņā. Bet tā ikdienā, ārpus šī te ceļojuma, es dzīvoju Londonā. Kā viņš izdzird vārdu Londona, uzreiz varētu teikt, pat viņam iedegās acis, jo viņš uzreiz sāk stāstīt, ka viņam ir māsa, kura plāno doties studēt uz Londonu, St. Mary's Hospital University vai kaut kas tam līdzīgs, medicīnu, bet tā kā viņa nekad nav izbraukusi ārpus Kambodžas, vēl jau vairāk bijusi Eiropā, kas ir cita kultūra, cita pasaule, viņa esot nobijusies, un vai es varētu aizbraukt viņam līdz uz mājām, iedrošināt, pastāstīt tai viņa māsai, ka Londona ir droša, ka viss būs kārtībā. Šodien es varbūt dotu nedaudz citu vērtējumu par Londonu, bet tas tā said jociņam. Jā, es neko daudz nenojausdam saku, ja nav problēma. Viņš pie tam vēl arī piemin, ka kādam tur pie viņa mājās ir dzimšanas diena, tā kā būs gan svētki, mani pabaros un nav ne par ko jāuztraucās. Galvenais, lai māsai top skaidrs, ka uz Eiropu var braukt, ka tur viss būs kārtībā. Kāpju uz viņa mocīšu un 10-15 minūšu braucienu attālumā piebraucam pie viena tāda kā privāta māju rajona. Izskatījās tiešām solīdi, viss kārtībā, liela sēta ap māju, iekšā ārzemju džips, Toyota, ja nemaldos. Un ejam iekšā, arī viss tā kā kārtībā. Ja tu dzīvo šādā mājā, tad visticamāk ir ļoti liela iespēja, ka tu arī savu meitu varētu sūtīt mācīties uz ārzemēm, uz Eiropu.
Ieejam iekšā mājā, uzkāpjam 2. stāvā, tur ir virtuvīte, kaut kādas 2-3 sievietes gatavo dažādus ēdienus, tur sasveicinos, prasu, kam tur jubileja, kaut ko pasveicinu. Jā, viss forši, ejam tālāk. Un ieved mani viesistabā, kur sēž šī te mana jaunā drauga onkulis. Sasveicinamies, mans draugs kaut kur pazūd, un tad sākam runāt. Un runājām mēs, cik atceros, tiešām ilgi, vismaz kopumā kādu stundu varētu būt. Apspriedām Kambodžu, apspriedām Eiropu, runājām par mani, ko es nodarbojos, kādi ir mani politiskie uzskati, ko es kopumā domāju par šo te pasauli, un kamēr mēs runājam, mums tur pienes dažādus vietējos ēdienus, delikateses, padzerties atnes, viss ir forši, bet visā šajā te laikā vienīgie, kas esam tajā istabā, ir es un šis te onkulis. Arī līdz šim brīdim viss pilnīgi normāli. Un tad pēc šīs te stundas aptuveni sarunas kaut kā ievirzījās par azartspēlēm, vai nu dabiskā ceļā, vai viņš man sāka jautāt, vai es esmu azartisks, vai es kaut kādas kāršu spēles spēlēju. Es saku, ka ļoti azartisks neesmu, bet šad tad sanāk uzspēlēt. Kārtas arī patīk. Tad viņš saka, ka ir ļoti populāra tāda kāršu spēle, kur viņš te ar draugiem vienmēr spēlē, vai es gribu redzēt, kā viņu spēlē, viņš man varētu iemācīt. Labi, aizējām uz viņa tā kā darbistabu, kur viņš izvēl kārtas, sāk stāstīt man tos noteikumus, saka, ka viņam pēc kāda brīža atnāks draugi, un ka mēs varētu spēlēt tādā kā komandā. Es ar to onkuli pret viņa draugiem, un tad viņš man sāk stāstīt, kādus tur tos dažādus trikus, ko varētu izmantot šajā te spēlē, lai viņus tā kā apvārdot un tāpat laikā arī vinnētu. Labi, es tur tā kā es pieklājības klausos, mēģinu saprast, kas tā par spēli, kas man tur būs jāatcerās, kad tie viņa draugi atnāks, bet kaut kādā brīdī man vienkārši cilvēcīgi paliek garlaicīgi, un es saprotu, ka labi, es vairs nekādas tur kārtas spēlēt negribu. Man jau sāk arī nākt miegs, jo tomēr ir bijusi ļoti gara diena. Es viņam saku, ok, paldies par cienestu, paldies, ka tu parādīji man šo kāršu spēli, bet es šodien nebūšu nekāds spēlmanis, lai ved mani atpakaļ. Un tad tajā brīdī tas onkulis tāds uzreiz, tā kā varētu teikt, dusmīgs palika. No šīs te Kambodžas viesmīlības vairs nebija nemiņas, bet arī viņš īsti neko tādu neteica. Teica, labi, viss, es dodos prom, vai nu jūs man aizvedat, vai arī es eju ārā pa durvīm, tad darat, ko gribat. Protams, nedaudz laipnākā manierē, bet tas onkulis saprata, jā, kad no manis nekāds viņa kāršu partijas biedrs es nebūšu. Tad no blakus istabas pēkšņi iznāk tas mans čoms, kurš man uzrunāja par sportisko formu un saka, ka aizvedīs atpakaļ. Labi, es tur pasaku visiem tā, paldies par gardajām delikatesēm, uzkāpju atpakaļ uz tā pašu mocīšu un aizved man atpakaļ uz to tirgus laukumu, kur es tiku savākts. Es viņam saku, labi, paldies, žēl, ka neizdevās satikt tavu māsu, bet tu nodod viņai sveicienus un saki, ka bija tāds džeks, kas dzīvo Londonā, ka Londonā viss ir kārtībā, nav jāuztraucās. Viņš saka, ok, bet par to, ka tu atvedi, davai vismaz iedod man kaut kādus pāris dolārus.
Es tā prātā padomāju, tu dzīvo tādā milzīgā mājā, tev ir dārgs džips, priekš kam tev vajag kaut kāds tur $2-3 par to, ka tu man šeit esi atvedis. Bet, es kā labsirdīgs cilvēks būdams arī viņam tos $3-4 iedevu, kurus viņš ātri paķēra un nepateica ne paldies, ne tā, vienkārši aizbrauca. Labi, arī pat līdz šim brīdim, kad stāsts it kā beidzās, es vispār neko tādu aizdomīgu nenojaušu. Dodos atpakaļ uz savu hosteli un pa ceļam es satieku savu draugu, kam laikam arī tie tempļi bija apnikuši un viņš arī bija nolēmis doties uz Pnompeņu, bet paliek citā hostelī, ātri pārunājam, kur viņš tur paliek, kā tur viņam patīk pirmie iespaidi Pnompeņā, un viņš saka, ka tā jau interesanti, haotiski, bet hostelī pie sienas redzējis vietējos skamus vai veidus, kā tiek apkrāpti turisti, un viņš man sāk tos citēt, un pirmais, ko viņš piemin, ir tāds, ka, ja jūs turistu kāds uzrunā un aicina doties sev līdzi, kādam kaut ko palīdzēt, iestāstīt, nekādā gadījumā to nedarīt, jo jums tiks piedāvāts uzsākt un mācīties kāršu spēli, pēc kuras, ja jūs tam piekritīsiet un sāksiet spēlēt, jūs tur ātri vien apkrāps un jūs nekādā gadījumā neko nevinēsiet, bet tikai būsiet parādā šiem te cilvēkiem naudu. Un ir bijuši neskaitāmi gadījumi, kad šie te turisti tiek aizvesti pēc tam uz bankomātu, tiek iztīrīti visi viņu konti, tiek atņemtas visas vērtīgās lietas. Un šis bija tāds numur 1 skams, no kura Kambodžā būtu jāuzmanās. Un es viņam saku, nice! Zini ko? Es tur tikko pabiju. Jā, bet viss labs, kas labi beidzās, tā kā ceļojam, esam uzmanīgi, runājam ar cilvēkiem, turam atvērtu prātu, bet tāpat laikā vienmēr domājam līdzi. Paldies un līdz nākamajai reizei. Čau!